Sveicināti! Mēģināšu šodien pastāstīt par to, kā man ir gājis ar saules paneļiem 2023. gadā. Lai būtu objektīvāk un saprotamāk un pilnīgāk, minēšu to, ka saules paneļus uzstādīju 2022. gadā, tad, kad mums bija saules paneļu uzstādīšanas bums, uzstādīju 29 paneļus ar 410 vati jaudu, kopējā kilovatu jauda, tad man ir gandrīz 12,000 kilovati. Saules paneļus uzstādīju dienvidu pusē, rietumu pusē un ziemeļu pusē. Ziemeļu pusē es varēju neuzstādīt, efektivitāte tur varētu būt mazāka, bet es uzliku speciālus ierīces, ar kuru palīdzību tad tie saules paneļi ziemeļu pusē, ja tur saules nav, atslēdzās, lai neietekmētu visus pārējos. Un saliekot visu kopā, man tas viss izmaksāja ar valsts atbalstu 9774 eiro. Lai labāk būtu redzams un vizuāli saprotamāks, kāds tad man ir tas ieguvums par šo 2023. gadu, būs jāpievēršās tabuliņām. Šeit es esmu izveidojis mazu tabuliņu par pagājušo gadu. Nestoties to, ka saules paneļu saražotās elektroenerģijas uzskaita sākās no 1. marta līdz 1. martam, es tomēr esmu uztaisījis par gadu, jo janvārī var teikt, ka nekas netiek saražots, un tur varētu būt par nulēm. Manā gadījumā, kā jūs šeit varat redzēt, bišķīt jau kaut kas ir, tā ka nevar teikt, ka viss par nulēm, bet tā tie parametri. Līdz ar to es domāju, ka tie 2 mēneši nekādu lomu nespēlēs. Tātad, pirmajā ailē, redziet, pa mēnešiem, otrajā ailē, cik es esmu uz mājas apsildi un vispār uz māju iztērējis kilovatstundas gada laikā. Kopējais ir 8776 kilovatstundas. Pārlecam vienai ailē pāri, un tad mēs redzam, cik saules paneļi vispārībā mani saules paneļi ir saražojuši. Un tās ir 8066 kilovatstundas. Kā jūs redzat, visām manām vajadzībām elektroenerģijas saules paneļi nav spējīgi man saražot. Un man nav elektromobīļa, ja? Labi, tātad, cik es esmu iztērējis saražošanas brīdī, jūs redzat 1657, un pārējais ir nodots tīklā 6408 kWh. Šī situācijā gribētu piebilst to, lai sarēķinātu, kāda man tā ekonomija ir, jāsaprot, par kādu cenu es pirktu elektroenerģiju. Visu pagājušo gadu man bija noslēgts līgums sakarā ar krasām elektroenerģijas cenas izmaiņām 23 centi par 1 kWh. Pierēķinot klāt sadalas tīkla daļa par piegādi, tātad 1 kWh man izmaksāja 28 centus. Lielākai daļai pagājušo gadu bija noslēgts līgums Latvijā par 18 centiem par kilovatstundu. Tātad vēl par sadali, tad nozīmē 23. Ir cilvēki, kuriem nezinu, kādā veidā bija izdevies noslēgt līgumu arī par 13, un es pāris dienas atpakaļ uzzināju, kad viens dzīvo vēl ar 12 centiem par 1 kilovatstundu. Tātad tas kopējais būtu 18. Tātad sarēķinot atkarībā no tā, kāds jums ir tarifs, tad jūs varētu arī piemērot man. Bet manā gadījumā, kā es teicu, tie bija 23 centi plus 5 centi par piegādi. Tātad es iekonomēju 2258 eiro. Tātad 28 centus sareizināju ar saules paneļu saražoto. Protams, jūs varējāt iebilst to, ka man vajadzēja veikt aprēķinus pēc biržas cenām, nevis pēc fiksētās cenas, un vēl pie tā nosacītā augstas, tas ir 23 centi par 1 kWh. Bet jebkurā gadījumā visi cipari šeit ir, un katrs var sarēķināt, un galvenais jau ir saprast būtību. Apkopojot visu iepriekš sniegto informāciju, tagad parunāšu ne tikai par 2023. gadu, bet no brīža, kad es tos saules paneļus uzstādīju. Uzstādījis viņus 2022. gada vasarā. Kopumā no vasaras 2022. gada saules paneļi ir saražojuši 10748 kWh. Naudas izteiksmē tas ir
3009 eiro. Tātad patērējis saules paneļu uzstādīšanai 9774, atņemot 3009, ko es jau esmu atpelnījis. Man vēl palika atpelnīt 6765 eiro. Ņemot vērā, ka cena tagad uz elektroenerģiju nosacīti krītās, tas laika periods būs ilgāks. Bet, ja rēķinu pēc tām cenām, kuras bija tad, kad saules paneļus uzstādīju, man teorētiski vēl būtu kaut kādi 3,5 gadi un saules paneļi būtu atpelnīti. Šajā stāstā jāņem vērā tas, ka man darbojas neto uzskaites sistēma, tas ir saražoto elektroenerģiju es atdodu tīklā un tikpat daudz, cik es esmu atdevis tīklā, es varu dabūt atpakaļ. Šī sistēma darbosies līdz 2029. gadām, tas nozīmē, ka līdz tam brīdim, kad viņa vairs neeksistēs, mani saules paneļi jau būs atmaksājušies. Tas arī viss. Ceru, ka šis ciparu lērums kādam ir noderējis. Visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Ātā!